Tā. Atkal Marakešā centrā pie tirgus noparkojāmies. 28. februārs. Naudu nevarējām izņemt no bankomāta. Tagad iesim vēl vienā mēģinājumā uz citu bankomātu. Tātad naudu mums nedabūt. Principā mēs varam iet ziedojumus vākt uz ielām. Nu vēl ir turētājums cits. Drusku tāda urīnas maķela. Droši vien pa vakariem viņi te čurā pie tiem mūriem. Zirgu mēslu smaka. Tā jau tāda patīkamāka. Pagaidi, kur mēs ejam? Mums jau vajag automātu. Tur, jā? Labi. Tas Marakešas lielais tirgus slavenais. Mēģini šeit. Jā, vislabāk paņem decline conversion, lai tavu banka uztaisa. Parasti tas ir labāk. Jā. Charge my charge, jā. Nu, kaut kas ir šo. Ir. Apsveicamas. Bet tagad mana kārta, ko nolēmām Zviedra galdā pārēst. Pa 4 eiro tas ir 40 dirhami. Ko? Mēs vienkārši paņemam no gribams. Pašapkalpošanās? Pēc tam maksā, jā? Okay. Ko nu kurš te paņēmis ir 2 solis, kaut kādas pupiņas, kaut kāds plācenis, bulka, olīvus. Normāli vēl sula pienākās. Alhamdulillah, da foto moja foto kad. Paņem. Jāni, paņem. Maksā. Alhamdulillah. Šokran. Cik jāmaksā? 200 dirham Portugal. Cik? 200 dirham. 200. Tu? 200. 200? Jā, Portugal. Te, kur dod jau. Pagaid. What you want? Nesil moro. 200 nav. What you want? Jā. 50 dirhams paņēma. Aptīrīja mani.
5 eiro atdevu. Īstenībā kaut kad varētu to čūsku paņemt rokās. Nekad neesmu ņēmis rokās čūskas. Kaut kad nākošais jāiet uz Altiņu. Mēs esam iekolušies kaut kādā baigākajā slazdā iebraukuši. Reāli mums te tagad mēģina izkurbulēt kaut kādu. To tas sākāsies vēl. Es vienkārši aizmugurēju, braukšu šo Es izkāpšu un tev. Un izkāpju, jā. Sakot, iebraucam tādā slazdā, kā ārā vairs netiekam. Tims ar pieredzi Āzijā, braukšanas pieredzi. Es vispār brīnos, kā viņš te var izbraukt pa šito pilsētu. Bet šeit arī viņam sarežģītības pakāpe pārāk augstē. Un vienkārši izkruķīties ar šito garo mašīnu. Diezgan nereāli. What's your name, Doriat? Huh? Name Doriat. Chill, we just run wrong street. Thanks. Please, thank you. Please give me something, please. It's good, man. Thank you so much. Please. Yeah. Please. Thank you. Thank you, man. It's 22. Thank you, man. Thank you. Thank you, it's good, man. Please. I didn't ask you. Please, this is good, man. Okay? Thank you. Через 800 метров поверните направо. Dodamies uz kalniem beidzot. Tātad noiesim lejā pie tantes, pie kuras es biju pa nakti palicis. Pirmajā reizē, kad braucu kalnos. Un es nopirku rīsus un kafiju viņai kā tādu pateicības dāvanu
ļoti labi uzņēma šīs mājās. Te ir slīdens, uzmanīgi. Ciet, viņi ir aizgājis kaut kur. Nu, tas nezinu. Atstāt? Tā arī bija, Jā. Atstāt, Jāni, kā domā? Ko? Viņi jau nezinās no kā. Viņi nezinās. Man negribās atstāt. Tāpēc, ka te garām staigā tāpatās visādi. Es neatstāšu neko. Labi. Agri, tu visu paņēmi? Smaga? Nu, viņi nav viegli. Līdz mūsu tad vēl kaut ko droši vien būs tur jāatstāj. Ar autostopiem jūs brauksiet? Ar autobusu. Tā, nu mūs atveda uz Azgenas ciematu, tālāk gaidam Rašidu. Viņš mūs aizvedīs līdz mājai. Un tad rītdien Saulaks mūs vedīs pa ciematiem. Te ir tāds miers un gaiss tīrs. Nu uz priekšu jāpaiet. Nu jā, tur ir. Aira un ārti kaut kāds dzels dzīvnieki. Jums jāiet līdz dzels dzīvniekiem. Jā, labi. Bet tad esat kontaktā ar Rašidu? Jā. Es esmu ielaidies. Ko tu vēl varētu pakomentēt par šo? Nu, šitas ir. Šobrīd tas ir biedinoši, aizraujoši. Jā. Kāds man spējas. Sākumā piedāvāja tādu jau nopietnu māju, tādas labas apartaments, pa labu cenu. Mēs atteicāmies un tad izvēlējāmies tādu puspabeigtu mājiņu. Un te tāds dārziņš foršs vismaz ir. Un te var iziet siltumiņā arī, ka tāda puspabeigtā māja. Iekšā tur baigi nav ko redzēt. Diezgan pavēsts iekšā ir. Lūk. Viņš te var saulītē pēcpusdienas pasēdēt. Rīt arī īstenībā no tur austrumu. Kaut kā tā. Un tagad mēs varam zvanīt tam Salaham. Esmu aizsūtījā, ka šitas ir tas, ka mēs esam pagrabā ar dārzu un jumtu terasi. Jā. Viņam vajag būt skaidrs. Tad virtuve. Te ir viena vānas istaba tualete. Te ir otra telpa.
Nu, tā ļoti pieticīgi, bet es domāju, ka uz pusi lētāk būs nekā tur mums paprasīja. Mums paprasīja, cik? 40 eiro pa diennakti, tas viņš pat rāk. Priekš mūsu izpētes braucienu. Un tā. Paskaties, cik zaļš tāda. Es nezinu, kur tas mitrums nāk, lai būtu zaļš. Tā ielai, upe lejā ir. Tad ir mikroklimats. Jā. Tad visu laiku ir. Tad saulītē tāds patīkams atslābums. Jānī, mums zvana Salaks brālis. Hi, Salak. Hello. Hi, this is Janis and Sorry? Hello, how are you again? How are you? Fine, thank you. Yeah, we are now in the apartment in Ciemats. Ciemats, village Asgen. In the village Asgen. 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 Yes. That's great. Then we will, like you say, then we can make a decision to sleep in somebody's barn or something. Tas ir tāds alegoriski runājot savas takas meklēšana.